ir ļoti daudz cilvēku, kur atnāk un par katru cenu grib būt kristīti, ka motivācija ir visdažādākā. Un tikko kā aiziet runa par to, ka vajadzētu mācīties, lielākā daļa no viņiem arī pazūd. Nē, mums nav ne mazākās tiesības kristīt cilvēku, kurš nevēlas mācīties. Mācīties šo te grāmatu, redzēt, kas tad šeit ir rakstīts. Ja pareizāk sakot, mēs varam atgriezties pie šīs vienkāršās valodas, ēst šo grāmatu, baudīt viņu. Tikai to Dievs no mums prasa. Nemirtu badā, vienkārši paēst. Un tad seko vēl trešais solis. Apostoļu darbu grāmatā mēs viņu atrodam 2. nodaļā. Pēters tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Apostols Pēters šeit saka, ka mums ir no grēkiem jāatgriežas. Ja citiem vārdiem mēs varam pateikt, mums ir šie grēki jānožēlo. Bet grēka nožēla nav kaut kas tāds, ko dažreiz mēs varam vērot, varbūt filmās, varbūt pat arī dzīvē, diemžēl. Kā kāds cilvēks man sacīja ir nesen, ka lai es varētu piedalīties attiecīgajās kāzās un tur būt kā vedējtēvs, man tur sacīja, ka man ir jānokristās. Un tagad es tur labi piekrīt, ka man tūlīt nokristīs, man mācītājs pasaka tagad vēl viens soli. Tev ir vispirms grēki jānožēlo, un tad tu vari kristīties, un tad tu vari būt vedējtēvs. Un tagad viņš stāv un domā, kādā muļķīgā situācijā viņš ir iekļūs, un viņš aiziet, un viņš tagad saka, jā, mācītāj, es kaut ko tur vakar izdarīju. Piedod man. Cilvēkam nav ne mazākās nojausmas. Kas tas tāds ir? Grēku nožēla. Grēku nožēla ir tad, kad mēs skaidri apzināmies, ka tas, ko esam pagātnē darījuši, tas virziens, ne jau tas sīkais darbiņš, ko esam veikuši, bet tas dzīves virziens ir bijis grēka piesātināts.